Iedomājieties ierastu ainu, jūs esat ar kolēģiem, un kāds piemin komandas locekli, kurš nav klāt. Saruna smalki mainās, smalkas sūdzības iezaugas, klusas kritikas. Jūtat spiedienu, pievienoties negativitātei vai neveikli klusēt. Vienkāršākais ceļš ir piebalsošana, bet patiesa lojalitāte ir par principiem. Tiešas aizsardzības vietā atcerieties kaut ko būtisku. Jūs atceraties projektu, kurā Aleks, prombūtnē esošais kolēģis, nāca klajā ar spožu ideju. Tā izglāba komandu no lielas kļūdas. Jūs nolemiet runāt. Ziniet, jūs mierīgi sakāt Aleksa ideja par datu vizualizācijas reorganizēšanu pagājušajā ceturksnī. Bez viņa mēs nebūtu ieguvuši to klientu. Iestājas klusums, kritiskās piezīmes izklausās tukšas, telpa pārvērtē. Jūs nestrīdējāties, jūs vienkārši izcēlāt neapstrīdamu vērtību. Negativitāte pazuda. Tā nebija aizsardzība, tā bija paaugstināšana. Gudrais pavērsiens, jūs necīnījāties ar negativitāti. Jūs to apietāt, parādot pozitīvu ietekmi. Tas demonstrēja dziļu lojalitāti un raksturu, nevis caur konfliktu, bet apstiprinājumu. Aizstāvēt kādu nozīmē izcelt viņu patieso vērtību, kad viņi ir prombūtnē. Tas maina grupas un jūsu pašu integritātes uztveri. Tas parāda patiesu vadību. Nākamreiz nepiedalieties korī, tā vietā paaugstiniet prombūtnē esošo. Dalieties ar patiesu ieguldījumu. Lai iegūtu vairāk ieskatu par raksturu veidošanu, abonējiet Latvianrepo. Ļaujiet savam raksturam runāt skaļi.